kādi ir izaicinājumi? Labdien, godātie kolēģi! Es neesmu politologs, bet es pārstāvu Latvijas Universitātes statistikas un demogrāfijas katedru. Un es gribētu paskatīties uz to cilvēku drošības jautājumu, liekot akcentu uz to pirmo vārdu terminu pusi, uz cilvēkiem, kā tad, cik drošā vai nedrošā situācijā, kā saka, mēs nomainām vienu paudzi nākamo paudzi. Tātad, ja mēs skatāmies uz šo terminu depopulāciju, tātad tam ir vairāk skaidrojumi, es paņēmu te dažas, faktiski šeit ir prezentācijas, atstāšu uz datoru, un kas nepaspēja kaut ko varbūt piefiksēt, variet atnākt un nokopēt, man nav iebildumu. Tātad, ar depopulāciju mēs saprotam iedzīvotāju skaita absolūtu samazināšanu ilgākā vai mazākā laika periodā, un faktiski tas nav nekāds jauns fenomens, ja mēs paskatāmies vispār uz cilvēks attīstības vēsturi, neskatoties uz to, ka iedzīvotāju skaits gadu tūkstošu laikā ir mainījies, faktiski cilvēks vēsturi ir depopulācijas vēsturi. Ja? Tātad arī senajā Eģiptē ir piedzīvota depopulācijas periodi, ja? Ir veselas civilizācijas izzudušas, ja? Tautas izzudušas un tam līdzīgi. Un no tādas politikas viedokļa, ja mēs raugamies uz šo te procesu, ja, tad uz iedzīvotāju skaita izmaiņām, tad būtu tādas populacionistiskas nostādnes teorētiskas, ja, kas runā, kad iedzīvotāju skaitu vajag tomēr stimulēt, viņam ir jāaug, un ir gluži pretēji, kas saka, iedzīvotāju skaits aug pa strauji, un ir šis te process jākontrolē. Ja mēs raugamies uz faktoriem, kas to nosaka, iedzīvotāju skaita pieaugumu, man gribētos nošķirt divas lietas. Tātad, pirmkārt, tāds ļoti labs modelis ir pasaules iedzīvotāji, jo tas būtu tādā tīrā demogrāfiskā izpratnē, jo pasaules iedzīvotāju skaita ietekmē tikai dzimstību un mirstību tīrā veidā, ja mēs abstrahējamies no maziem zaļiem cilvēciņiem. Bet ir arī citi faktori. Ja, jūs tiem ticat, ja? Nē, daži tic. Tātad arī iedzīvotāju vecuma struktūra var sekmēt demogrāfisko izaugsmu vai arī bremzēt. Ja? Bet, protams, reģiona ietvaros, valsts ietvaros, protams, svarīga loma ir migrācijas pieaugumam, un faktiski kā faktors ir jāmin arī administratīva teritoriālā izmaiņa ietekmi gan uz valsts iedzīvotāju skaitu, gan arī uz reģionu. Tas, protams, nav demogrāfisks faktors, tas ir politisks faktors, ja mainās vienkārši robežas, vai tas būtu Hongkonga vai Abrena vai citādi. Bet, tātad, ja mēs gribētu tīrā veidā analizēt demogrāfiskos procesus, tad principā ar to ir jārēķinās. Un pirms gada es piedalījos vienā konferencē Stokholmā, kur Japāņu pētnieki bija analizējuši Krievijas iedzīvotāju skaitu salīdzināmās robežās. Jo, gadu simtu laikā arī Krievijas robežas ir mainījušās, lai parādītu šo te tīro demogrāfisko komponentu. Ja? Bet tādos lielos vilcienos, protams, iedzīvotāju skaita pieauguma, kaut arī mēs runājam par pieaugumu, viņš var būt ar pluszīm, viņš var būt nulles pieaugums, viņš var būt arī ar negatīvu. Ja? Tātad, principā, tātad pasaulē tas būs tikai dabiskais pieaugums, ir respektīvi samazinājums arī, vai valsts reģionu līmenī tas būtu arī migrācijas pieaugums vai samazinājums ar dažādām zīmēm. Ja mēs gribam modelēt tā tīri teorētiski iedzīvotāju skaita attīstību, tad ļoti tāds svarīgs modelis, ko demogrāfijā lieto, ir stacionāro iedzīvotāju modelis, un laikā, kad vispār nebija statistisko datu, ja, tad mēs varam modelēt. Tāds tad varēja būt, kā saka, iedzīvotāju skaits, viņu kustība pie dažādiem šiem te parametriem. Ja, faktiski stacionāro iedzīvotāju modelī, kad iedzīvotāju skaits nemainās, tātad mirstība un dzimstība ir vienādi, ja, un apgriezt proporcionāli mūža ilgumam. Ja mēs ņemam tādu arhetipu, ja, kad mūža ilgums bija 29 gadi, kā liecina arheoloģiskie izrakteņi, ja, tad dzimstība un mirstība bija kaut kur 35 promils uz 1000 iedzīvotājiem, ja, un iedzīvotāju skaits mainījās visai lēni. Ja, protams, bija augsmes un arī samazinājuma periodi. Ja tagad
ja mēs ņemam kaut kur 75 gadu mūža ilgumu, ja, tad tas ir kaut kur 13 uz 1000 iedzīvotājiem, bet man liekas, ka interesanti paskatīties, pie kā noved, kā saka, vecuma struktūras izmaiņas, ja, pie tik radikālām izmaiņām dzimstībā un mirstībā faktiski, tādīs ekonomiski aktīvajos vecumos faktiski proporcija nav mainījusies, gan pie mūža ilguma un dzimstības, jā, kaut kur 29, 35 promils, jā, faktiski bija 50, kaut kur puses bija ekonomiski aktīvajos vecumos, bet ir radikāli šobrīd mainījusies šī proporcija starp jaunākajām un vecākajām iedzīvotāju grupām, jā. Protams, šis process attīstīsies vēl vairāk. Ja mēs skatāmies uz Eiropas iedzīvotāju demogrāfisko izaugsmu dažādās valstīs, viņi faktiski bijusi ļoti, ļoti atšķirīgi un ir valstis, ja, kas kā demogrāfiskā literatūrā kā klasiski piemēri tiek minēti, kā pieņemsim īrijas piemērs, ja, kur tā saucamā kartupeļu bada laikā, kā saka, masveidā iedzīvotāji pameta valstu un ļoti daudz īri dzīvo ārpus īrijas, ja? Bet arī ļoti daudzās citās Eiropas valstīs mēs redzam, ka iedzīvotāju skaits ir audzis ļoti dažādi aizvadītajos gadsimtos un, protams, bijuši arī ir depopulācijas periodi. Šādi depopulācijas periodi neapšaubām ir bijuši arī Latvijā. Šie dati ir paņemti no Plakana, no vēsturnieka Plakana grāmatas, ja, kad Latvijas iedzīvotāju skaits, ja mēs tagad sakam, ka mūs ir tik maz, cik mēs esam, faktiski mēs esam bijuši arī vēsturiski vēl mazāk nekā pašlaik esam bijuši, ja? Un ne jau iedzīvotāju skaits ir tas laimes rādītājs, sociologi laikam rēķina arī tas tāds laimes indeks, un laikam vislaimīgākie pasaulē kaut kur ir Polinēzijas vai Mikronēzijas salās dzīvojošie iedzīvotāji, bet nebūtu ne pie lielākā iedzīvotāju skaita. Ja mēs skatāmies teorētiski no publikāciju viedokļa, ka cik šie jautājumi vispār Latvijā ir pētīti, ja, tad, ja mēs paņemam pirmskara literatūru, ja, tad tam ir gan Marģers Skujnieks, kas ir veltījis darbus, ja, pirms vēl Latvijas dibināšanas, Kārlis Balods, kas teica, te operas namā atklāšanas runu Latvijas universitāti dibinot, ja, arī ir uzrakstījis franču valodā Latvijas universitātes rakstos par pasaules iedzīvotāju skaitu problēmām, un daudz citi autori jau pirms kara ir veltījuši šiem jautājumiem no draudu viedokļa, ja, kā saka, savas publikācijas, kas pārsvarā ir veltītas dzimstības jautājumiem, ja, tātad no Rīgas statistikas biroja tas bija Bulmerings, šī publikācija ir vācu valodā, bet viņa ir Reka žurnālā ekonomiski latviešu valodā iztulkot, ja, kad Bulmerings 30. gadu vidū rēķināja pie dažādiem scenārijiem Latvijas iedzīvotāju skaita dinamika, jau tā laika prognozes parādīja, kad šāda depopulācija var iestāties pie esošā dzimstības un mirstības līmeņa. Nu, tie sarkanie dati, tie ir faktiskie dati, protams, viņš nevarēja paredzēt otro pasaules karu, tam sekojošās, kā saka, politiskās izmaiņas, migrācijas procesi un tā tālāk. Tā kā faktiski jau Latvijā šobrīd ir vairāk nekā Bulmerings 35. gadā nopublicēja šos te rādītājus. Šie jautājumi tiek pētīti arī visā pasaulē, kā saka, un ne tikai, kaut kā liekas, ka tas ir mūsdienu jautājums, ja, bet principā publikācijas jau par šiem jautājumiem ir gan 20. gadsimta sākumā, ja, gan arī 30. gados, ja, par ekonomiskām sekām, ko var radīt iedzīvotāju skaita samazinājums, un arī mūsdienās, protams, ka mēs vēl vairāk sastopamies ar šo te problēmu. Es laikam pārlecu vienam varbūt pāri, ja. Arī televīzijas rullīšos dažkārt mēs redzam, tātad, kad Latvijas iedzīvotāju skaits tiek salīdzināts te ar Ziemeļa Eiropas iedzīvotāju skaitu, un faktiski tā jau ir, kad tā iedzīvotāju skaita dinamika Latvijā ir daudz nelabvēlīgāka nekā tepat citās valstīs Baltijas jūras reģionā. To lielā mērā nosaka šis, protams, paudžu nomaiņas līmenis, kas faktiski bija pirms normālās paudžu nomaiņas līmeņa jau pirms Pirmā pasaules kara, un tas atkal nebija tikai Latvijas fenomens, arī Igaunijā. Citās valstīs šie te rādītāji zem, bet Latvijā viņi ir
ir tradicionāli zema un faktiski, ja mēs raugamies uz pēckara periodu, tad faktiski teorētiski paudžu nomaiņa jau notika sašaurinātā apmērā visu laiku teorētiski, bet praktiski dabiskais pieaugums bija pozitīvs faktiski uz vecuma struktūras rēķina, ko sekmē gan migrācijas procesi. Ja? Ja mēs skatāmies no mūsdienu autoru viedokļiem, ja, tad par to ir rakstījis gan klātesošais Ilmārs Mežs, gan daudz arī citi, kā saka, ir publikācijas diezgan daudz, ja, tad ir strateģiskās komisijas rakstos, ja, gan tieši ar nosaukumu depopulācija vai draud Latvijas iedzīvotāju ataudzē un tā tālāk. Es domāju, ka šāda tipa publikācijas turpināsies gan no demogrāfiskā, gan no sociālā viedokļa. Ja? Tas fails, ko es domāju, pārlec pāri, faktiski te ir dažas pēdējā laika publikācijas, ja? Kas parāda, ja? Ar kādiem jautājumiem šobrīd diezgan nopietni debatē demogrāfisko procesu pētnieki visā pasaulē. Ja? Un šīs problēmas viņām ir gan reģionāls raksturs, gan arī nacionāls raksturs, jo arī, kā saka, nacionālā mērā valsts iedzīvotāju skaits samazinās. Mazāk debatē principā pa pasaules iedzīvotāju skaitu, kā saka, nākotni, jo tā liekas, ka mēs visu laiku augam, bet principā, ja mēs tās līknes salīdzinātu, ja, tad principā tā dzimstības samazināšanās līkne, kas tagad ir pasaulē, viņa jau principā atbilst tam, kas bija varbūt Francijā 19. gadsimtā. Un, ja mēs salīdzinām, pieņemsim Latvijas iedzīvotāju vecuma struktūru šajā attēlā ar Eiropas padomas valstu vecuma struktūru, tad principā jau tās atšķirības nav lielas, ja, tātad, relatīvā izteiksmē te ir noklāts, ja, tātad Latvija būtu tas tumšpelēkais, ja, un Eiropas padomas valsts pāri tā melnā līnija. Tātad mums ir drusciņi mazāk to bērnu dzimstības samazināšanās rezultātā un drusciņi lielāks pārsvars vecākajās vecuma grupās. Interesanti ir tas, ka faktiski tā vēlme ir vienmēr lielāka nekā faktiski sanāk. Ja? Vakar es pierakstīju tādu interesantu frāzi, ko vakar Rundālē teica cienamais Zbignevs Tankēvičs. Viņš teica tā: sanācis ir tā, kā nav sanācis. Man liekas, tas ir diezgan interesants teiciens, un patiešām ir sanācis tā, kā nav sanācis. It kā mēs visi gribam vairāk, bet faktiski sanācis tā, kā sanācis. Protams, tos process ietekmē arī migrāciju, šeit Latvija ir tāds termins foreign born population, ieņem visai augstu vietu pasaules rangā, ja, ka kaut kur 4. daļa iedzīvotāji faktiski ir dzimuši ārpus Latvijas teritorijas. Un šeit ir iepriekšējā no ģenerāla sekretāra tāds citāts, kas man likās diezgan tāds interesants, jo faktiski šādos te apstākļos, kad migrantu īpatsvars ir diezgan labs, tātad tā integrācija, tas prasa, kā saka, zināmu, kā saka, saspringumu no abām pusēm. Ja? Tātad gan imigrantiem ir jāpiemērojās, gan arī valstīm ir jārēķinās ar šiem te integrācijas procesiem. Un, tātad pavisam drīz, tas laikam būs oktobra beigās, kā saka, mēs sagaidīsim 7 miljardu iedzīvotāju, faktiski ir kā šonedēļ. Jā, šonedēļ, jā. Starp citu būs kaut kur arī internetā tiešās pārējas, kur, kā saka, notiks debati par šiem te jautājumiem. Bet, principā, Eiropa ir, ja mēs ņemam Eiropas Savienības valsts, tad kaut kur 2015. gadā mēs varam sagaidīt, ja, kad mirstība pārsniegs dzimstību, tā kā šis te drauds Eiropai, protams, ir lielāks nekā citiem reģioniem pasaulē, un Latvija līdz ar citām valstīm, kas uz ekrāna redzam, protams, sastapsies ar šo te procesu. Ja? Tātad tikai Bulgārija laikam mūs var pārspēt šeit ziņā. Ja mēs ņemam tā, ko tad domā valdība un politiķi, tāds interesants avots ir tāda aptauja, kas saucās World Population Policies, kur tiek aptaujātas dažādu valstu valdības, arī tā skaitā Latvija un Baltija.
tūlīt būs pēdējie kadri. Un faktiski interesanti, ka pieņemsim visas Baltijas valstu valdības uzskata, ka emigrācija ir, kā saka, satisfactory. Ja? Tātad tā bija oficiāla atbilde, kas man likās diezgan dīvaini pašreizējā situācijā. Tātad depopulācijai ir gan, no seku viedokļa, ir gan negatīvās sekas. Es te esmu minējis 5, es viņas nekomentēšu, ja? Tātad, tā būtu pretruna starp augošajām pensiju un sociālās drošības izmaksām un sašaurinātām to finansēšanas iespējām, ja? Tas būtu pieaugoši publisko izmaksu spiediens pie aizvien sašaurinātas nodokļu bāzes, ja? Tas būtu skolas, sakaru pakalpojumu, infrastruktūra, pieprasījuma mājokļu tirgu sašaurināšanās un mājokļu cenu samazināšanās, ja notiek depopulācija. Tas ir arī signāls uzņēmējiem un investoriem par slīdēšanu ekonomiskā stagnācijā vai recesijā, jo mēs uzskatām, ka ekonomika aug tikai arī iedzīvotāju skaits aug, un imigrācijas pieaugums un ar to saistītās nacionālās arī identitātes problēmas, kas var rasties jebkurai valstī. Bet ir arī pozitīvās sekas depopulācijai. Tātad samazinās, kā saka, pārslodzes infrastruktūras un sakaru lietojumā, par cik man jābrauc pāri Rīgas tiltiem, tagad to ir izdarīt vieglāk nekā, kā saka, bija uzplaukums. Samazinās demografiskās lodzes uz resursiem, ja? Angļu valodā ir tāds vārds carrying capacity, es nezinu, kā šeit politologi viņu tulko, ja? Uzturēt spēju vai tam līdzīgi, ja? Tātad mazāks iedzīvotājs skaits uz attiecīgiem resursiem. Un, manuprāt, principā ir nepieciešamas jaunas teorētiskas nostādnes par ekonomikas un sociālo attīstību, kā nepārtraukt samazinoši iedzīvotāju skaitu vai nulles pieaugumu. Vienalga, vai mēs runājam par nacionālu līmeni vai arī globālu līmeni nākotnē. Un es domāju, ka par cik arī ekonomikā piešķir Nobel prēmijas, pienāks laiks, kad saņems kāds ekonomists Nobel prēmiju, tātad kā tad attīstās ekonomika, ja iedzīvotāju skaits ir nulles pieaugums vai samazinās, ja? Kaut kā valda uzskats, ka visam ir jāaug, ja? Skaitītājiem jāaug, saucējiem jāaug. Bet kāpēc? Principā tas nav obligāti, ja pieņemsim, ja iekšzemes koprodukts nemainās un iedzīvotāju skaits samazinās, labklājība jau principā aug tādos apstākļos, ja? Un daži secinājumi pēdējā kadrā, ko es tā uzmetu ātri, tātad, manuprāt, depopulācija nav drauds, bet likumsakarīgas demografiskās pārējas, ja angļu valodā demographic transition rezultāts, kas rezultēsies stacionāro iedzīvotāju vai mēreni iedzīvotāju skaitu izmaiņu modelī, arī globālā līmenī. Otrakārt, atšķirīgs demografiskās pārējas sākums, norises ātrums un migrācijas procesi izsauc šobrīd lielas atšķirības pasaules reģionu, nacionālo valstu un teritoriālo vienību iedzīvotāju skaita izmaiņās vai depopulācijas norisēs. Un no šī viedokļa depopulācija ir izaicinājums attīstīt ekonomikas, sociālās un demografiskās attīstības teorijas, kas šai ziņā ir nepietiekami attīstīts, globālās un teritoriālās attīstības modeļus un pārskatīt politiskās nostādnes saistībā ar pozitīvu, nulles vai negatīvu demografisko izaugsmi. Paldies! Jā, paldies Jurim Krūmiņam par to, ka devāt ļoti konkrēti vielu pārdomā vienā specifiskā jomā, kur mēs uztveram milzīgu apdraudējumu.